Ja tavai Moneo Go kompānijai ir pieslēgts arī ārpakalpojumu grāmatvedis, tad rēķinu apmaksu iespējams reģistrē grāmatvedis. Tādā gadījumā rēķinu apmaksas statusa izmaiņas redzēsi tiklīdz grāmatvedis būs to ievadījis. Lai rēķinu apmaksas informācija būtu aktuāla, iesakam pieslēgt Moneo programmai savus bankas kontus, lai informācija par rēķinu apmaksu automātiski tiktu saņemta 4 reizes dienā. Rēķinu apmaksu var reģistrēt arī manuāli, par to šajā video. Lai rēķinu atzīmētu kā apmaksātu, tam jābūt apstiprinātam, jeb grāmatotam. Neapstiprinātā rēķina status ir sagatavots, bet grāmatota rēķina status var būt neapmaksāts, kavēts vai samaksāts. Rēķinu sarakstā viegli sekot līdzi neapmaksātajiem un kavētajiem rēķiniem. Lai reģistrētu rēķina apmaksu, atrodi vajadzīgo rēķinu un atzīmē to. No izvēles darbības izvēlēs apmaksāt. Norādi maksājuma datumu, un, ja rēķins ir apmaksāts daļēji, maini saņemtās naudas summu. Daļēji apmaksātā rēķina status joprojām būs neapmaksāts. Šim rēķinam var reģistrēt vēl vienu maksājumu. Ja sarakstam pievienos kolonu neapmaksāts, tad redzēsi, kāda tieši summa vēl nav apmaksāta dotajam rēķinam. Apmaksu var reģistrēt arī vairākiem rēķiniem vienlaikus, atzīmējot tos pārskata logā. Šādā gadījumā visi rēķini būs apmaksāti pilnībā. Atverot rēķinu, sadaļā apmaksas vēsture ir redzams visas rēķinam reģistrētās apmaksas. Ja gadās kļūdīties ar apmaksas reģistrāciju un nepieciešams dzēst vai labot maksājumu, to var atrast zem zobrata Maksājumi, Lai dzēstu maksājumu, tas sākumā ir jāatgrāmato. Ja arī tavs grāmatvedis strādā Moneo, iespējams ierakstu atgrāmatošanas tiesības tev ir slēgtas. Tādā gadījumā sazinies ar savu grāmatvedi, lai pārunātu ierakstu labošanas tiesības.